Sveiki! Mani sauc Agris, esmu no uzņēmuma VMF Latvija projektu vadītājs. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nozīmē kaut kādu procesu automatizāciju. Koku materiālu grupēdu uzmērīšanā tas nozīmē grēdu vai kraukņu fotografēšanu vai skenēšanu, izmantojot dažādus mobilus vai stacionārus rīkus, tādējādi iegūstot attēlus, 3D modeļus, kurus tālāk apstrādājot pusautomātiski, automātiski iegūst tilpumu un arī kvalitātes vērtējumu. Šodien veiksim ieskatu divos tepat Latvijā attīstītos rīkos, kas ir mobilais Fotoweb un Koksnes plūsmas datu centra attīstītais stacionārais rīks KPDC Frame. Izmantojot mobilo Fotowebu, kokadējs tiek fotografēts ar mobilās aplikācijas un references mērkoku palīdzību. Tiek iegūti attēli, nosūtīti uz web sistēmu, kur pusautomātiski, automātiski notiek tilpuma un kvalitātes komponentes noteikšana. Fotografēšanu veids kokadēja sānu plaknē un arī no galu plaknēm. Kopējais process aizņem kādas nevairāk par 3 minūtēm. Dati un fotogrāfijas no mobilā Fotoweb ir redzami attiecīgi mobilā Fotoweb web sistēmā. Šeit ir redzami gan pavadzīmes, gan kravas attēli, kurus attiecīgi var apstrādāt, noteikt dimensijas, novērtēt kvalitāti un galā iegūt testēšanas pārskatu. Sadarbībā ar Meža nozares kompetences centru mūsu kompānija ir izstrādājusi informācijas sistēmas risinājumu, kas ļaus apstrādāt kokmateriālu mērījumu datus no automātiskām uzmērīšanas iekārtām. Ir izstrādāta gan tehniskā specifikācija konstrukcijai iekārtām, gan arī dabā reāli uzbūvēta uzmērīšanas iekārta. Nodrošināt datu apriti, panākt plānotie sistēma interfeisa risinājumu datu apstrādei, testēt un kalibrēt uzmērījumu precizitāti. Tā ir stacionāra ierīce, uzmērīšanas rāmis, un tā darbības princips ir pavisam vienkāršs. Kokudējs vai šķeldes mašīna ierodas piegādes vietā, sagaida luksusforu zaļo signālu, lēnām izbrauc cauri rāmim, kameras veic ierakstīšanu, uzņem attēlus, uzģenerē 3D punktu mākoni. Attiecīgi no šī 3D punktu mākoņa mēs iegūstam mērījumu un kvalitātes vērtējumu. Tātad tagad sistēmā ir pieejams mūsu uzmērītais kokudējs. Šeit ir redzams viņa 3D modelis, kurā attiecīgi var veikt mērījumus visās 3 dimensijās, aprēķināt tilpumu, pieejami kokudēja attēli, attiecīgi no attēliem var noteikt kvalitāti. Frames paredzēts jau lielākam apjomam, tas ir daudzi tūkstoši kubikmetri. Fotowebs ir paredzēts vairāk mazām piegādes vietām vai individuāliem lietotājiem, kuriem tas piegādes apjoms nav tik milzīgs, jo tur tomēr ir cilvēku iesaiste. Automatizētais stacionārais frames paredz to cilvēku iesaisti samazināt līdz minimumam.